Emocijas, protams, ir lieliskas. Visi priecājās, visi ticēja mūsos. Mēs ļoti smagi strādājām, lai būtu šeit, lai spēlētu ar labākajām komandām. Mēs centāmies, nevienam nevar pārmest, visi strādāja 100%, un tā rodas tās grūtās uzvaras. Cik grūts bija šīs dienas spēle tieši? Šīs dienas spēle bija tiešām ļoti grūta. Mums bija vakar šodien konferenču zālē treneriem pārunājām visas lietas, kas vajag, kas pietrūkst, ko vajag uzlabot. Un es domāju, mēs visi izdarījām secinājumus un tiešām nospēlējām vienu no labākajām savām spēlēm. Ko jūs bijāt labāk šovakar? Šovakar, es domāju, varbūt nospēlēja lomu, ka viņiem vakar bija grūta spēle ar mainiekiem Zviedriem. Mums bija brīvdiena, varējām sakārtot savas domas. Un bijām labāki dažos tādā cīņas sparā. Mēs neviens nepadevāmies. Daudz metām, daudz slidojām un mēs dominējām. Pastāst par saviem vārtiem, cik ir emocionāli patīkami būt šādās spēlēs vārtiem? Ļoti emocionāli, ļoti patīkami. Vakar, bet iepriekšējās divās spēlēs neizdevās gūt. Bet nekas. Domāju, ka šodien bija tā diena un no rīta piecēlēs. Domāju, ka jāpalīdz komandai visos aspektos un sanāca iemest, un es esmu ļoti priecīgs. Ļoti īpaši. To nevar raksturot. Tas ir vienkārši ļoti labi sajūta. Vai šī bija karjerā tev viena no smagākām un grūtākām un emocionālā ziņā spēle? Es domāju, svarīgākā noteikti. Grūtākā varētu būt, ka nē, bet svarīgākā ļoti noteikti. Ļoti daudz ko ielika visā sezonas garumā, lai līdz šim brīdim tiktu. Pastāst par šo spēli konkrēti, kādos aspektos jūs bijāt labāk un varbūt kāpēc izdevās izcīnīt uzvaru? Manuprāt, mums tas noskaņojums bija daudz labāks un cīņas spars bija nereāls, vienkārši ļoti labs. Un, protams, vārdsargs arī pavilka, kā vajadzēja. Jā, tieši gribēju uzprasīt par Arturu Šilo. Viņš aizvadīs lieliskas 3 spēles. Laikam, viņš ir tāds atslēgas posms jūsu visā ķēdē. Jā, mēs noteikti jūtamies ļoti droši, ka viņš stāv vārtos un zināsim, kad mēs uztaisīsim kļūdu, viņš var izvilkt mūs.